Lepojoties ar novadnieku paveikto un godinot izcilus sava amata pratējus, kas ar savu darbu veicinājuši novada izaugsmi, bijuši sabiedriski aktīvi un nesuši Talsu vārdu Latvijā un pasaulē, valsts svētku priekšvakarā 17. novembrī Talsu kultūras centrā pasniegti novada augstākie apbalvojumi. Svinīgajai pasniegšanas ceremonijai dod zīmīgs nosaukums – Spēks no saknēm. Tieši šo spēku sevī godam turējusi un turpinājusi Ieva Ernštreite, kas daudzu gadu laikā bijusi nozīmīgs dzinējspēks lībiešu kultūrmantojuma saglabāšanā, vairošanā un daudzināšanā Talsu novada Ziemeļkurzemes piekrastē. No sirds es saku, ļoti liels pārsteigums, tā ir ļoti liela atzinība. Un par to ļoti liels paldies. Tie cilvēki, kas ir dzimuši Lībiešu krastā kādā no ciemiem, man tas ir Sīkraks un Miķeļtornis, un tad pienāk dzīves viducītī tāda 40-gadnieka pārdomas, un tad domā, bet kāpēc es nevarētu kaut ko darīt vēl? Mēs sākam ar valodas apguvi, mēs sākam pieskarties valodai, jo savādi, ka dzīvojot Lībiešu krastā, un arī savā ģimenēs mēs par valodu maz ko zinājām. Un tā caur valodu, caur valodas apgūšanu, pirmajiem tādiem trauslajiem solīšiem, personīgi es to ļoti iemīlēju. Un es aiz cieņas vai mīlestības pret saviem senčiem to vienkārši uzņemos. Un tā kā arī šovakar vairākās runās, tad vienkārši nāc un dari. Un tev ir jādara, un tev ir jāvar. Un iznāc. Viņas esamība mūzikā ir dzīves, jeb kā pati saka, medaļas otra puse, tāpēc īpaši bijis pagodinājums balvu saņemt reizē ar komponistu Rihardu Zaļupi, kurš Talsu novada augstāko apbalvojumu saņēma par izcilu radošo ieguldījumu mūzikā un Talsu novada vārda nešanu Latvijā un pasaulē. Šogad Rihards Zaļupe Latvijai nopelnījis ASV Kinoakadēmijas balvu un vēl virkni godalgu par animācijas filmai Straume radīto mūziku. Šā gada pavasarī apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni un no apbalvojumiem pievienojas arī Talsu novada izcelības balva. Balvu par mūža ieguldījumu basketbolā, jaunatnes audzināšanā un Talsu novada vārda spodrināšanā saņēma arī Arkādijs Bajārs, kurš visu savu profesionālo mūžu jau vairāk nekā 50 gadus veltījis basketbolam. Tas nozīmē daudz, tas parāda, tas ieguldītais tie 50 gadi, ka tie nav pavelti. Sākumā bija ļoti interesanti. Mēs skrējām pa koridoru, lecām pa trepēm, zāles nebija. Ja? Un tagad apstākļi ir visam citi. Bērni nāk, viss darbojas. Paldies ģimenei, paldies sporta skolai, paldies valdībai. Un ko es gribētu novēlēt šitā te? Es gribētu novēlēt, lai visi būtu iecietīgi viens pret otru un priecātos par katru nodzīvoto dienu šī trakajā laikā. Šogad dažādu profesiju pārstāvjiem arī 10 Talsu novada atzinības balvas par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā, izglītībā, tautas tradīciju saglabāšanā, radošu devumu mākslā, mūzikā un turismā. Protams, ka tas ir gandarījums, un es esmu pateicīga un ar prieku skatos paveikto. Es patiesībā uz skolēniem skatos no tādām divām pusēm. No vienas puses visu laiku gaida, kad mēs viņus iedvesmosim un dosim spārnus, bet es vienmēr jūtos atbildīgi. Ja būtu tikai šī iedvesma, tad tas būtu tā kā hēlija balons, kur aizpūš pa gaisu, un tu nezini, uz kur virzienu tas nesīs, un tu vairs nevari viņu pats kontrolēt. Un tā mana atbildības daļa ir dot arī to otru pusi, to piepildījumu. Un tad patiesībā tu kļūsti par savas dzīves virzītāju. Viens no atzinības balvas saņēmējiem ir Jānis Dambītis, kurš to saņēmis par ilgadēju un nesautīgu ieguldījumu kolekcraga attīstībā un lībiešu kultūras ideju iedzīvināšanā. Man tas ir liels iedvesmas avots. Es gribētu sirsnīgi paldies pateikt visiem kolciniekiem, bet, protams, vislielākā pateicība ir maniem vecākiem un manai ģimenei, jo es nekad nevarētu to visu darīt, ja man nebūtu tādi vecāki un tādas ģimenes. Kā es šodien arī teicu runā, iedomājieties, ka ievēlēja Kolkas ciemu padomi, ja? Mēs novienojāmies un 5 gadus visu naudu atdevām atpakaļ cilvēkiem. Un arī šobrīd šo saņemto atzinību un naudas balvas atdošu visu līdz pēdējiem eiro atpakaļ cilvēkiem. Augsts laime Latvijai. Visgarākā sveicēju rinda stājās, lai par atzinības balvas saņemšanu sveiktu Inesi Rozi. Strādājot turisma jomā, viņa bija pirmā, kas atjaunoja Talsu 9 pakalnu pilsētas zīmolu, un šodien pilsētas turisms bez tā pat nav iedomājams. Sajūtas ir ļoti patīkams. Godprātīgi jau arī ir strādāts. Entos gadu desmitus.
ir pamudināt daudz cilvēku pievērsties turismam, darboties turismu jomā, strādāt kā gidiem, lepoties ar vietu, kur mēs dzīvojam, ne tikai Talsu novadu, ar Kurzem un, protams, ar visu Latviju. Reizē ar izcilības un atzinības balvu saņēmējiem sveikti tika arī Talsu pilsētas 10 goda balvas saņēmēji par nozīmīgu ieguldījumu savā pilsētā un novadā. Monta Megija Učalnece, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.